Ārstējoties papildus zāļu lietošanai, derētu painteresēties arī par alternatīvajiem ārstēšanas veidiem, piemēram, par pumpuru un dzinumu lietošanu. Homeopātija kā oriģināls klīniskās medicīnas virziens izveidojās 18. gadsimtā vācu ārsta Zāmuela Hānemaņa pūliņu rezultātā. Gemmoterapija ir homeopātijas virziens, kas kļūst populārs zaļi domājošo cilvēku vidū. Nosaukums veidojies no latīņu vārda gemme, kas vienlaicīgi nozīmē pumpurs un dārgakmens. Pumpuru izmantošana tradicionālajā farmakoloģijā ir gadsimtiem sena. Gemmoterapijā izmanto augu sēklas, jaunos dzinumus, asnus, pumpurus un saknītes. Šīs vielas sasmalcina un liek spirta, ūdens, glicerīna maisījumā uz 21 dienu, pēc tam filtrē. Iegūtā substance, ko dēvē par mātišķo macerātu, ir pamats fitoterapeitiskiem šķīdumiem. Šo koncentrātu atšķaida līdz noteiktai pakāpei un lieto kā ārstēšanai, tā arī profilaksei. Augu jaunie dzinumi satur visa topošā auga spēku. Šīs augu daļas satur visvairāk skābju, vitamīnu, minerālu un citu aktīvu vielu. Līdzeklis teicami lietots iekaisumiem, imūnsistēmas nostiprināšanai, alerģijai un citām kaitēm. Kemoterapiju var izmantot tādos brīžos, kad cilvēks negrib izmantot ķīmiskos preparātus, bet grib izvēlēties kaut ko draudzīgāku, jeb ārstniecības augus preparātus. Augu valsts sastāvdaļas tiek lasītas bioloģiskajās saimniecībās un uztura bagātinātāju ekstraktu gatavo pēc vācu standarta tehnoloģijām. Latvijā reģistrēti 14 līdzekļu veidi. Populārākais patērētāju vidū ir preparāts kauliem un zobiem, taču lietotāji iecienījuši arī sudraba liepas pumpuru ekstraktu pret stresu un nogurumu. Kārpainā bērzu sulas ekstrakts lieliski pielietojams pret celulīta ārstēšanā. Savukārt visiem labi zināmā upene līdzēs pret saaugstēšanos, alerģiskām reakcijām un ir iedarbīgs līdzeklis sistēmas nostiprināšanai. Bērni šos līdzekļus var lietot sākot no 7 gadu vecuma. Īpaši iecienīti tie ir jauno māmiņu, studentu un intelektuāļu vidū. Izvēloties nepieciešamo uztura bagātinātāju, sākumā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu. Sev atbilstošo līdzekli var iegādāties homeopātiski aptiekā un citviet. Kastītē atrodas mazs mērtrauks, kas padarīs ērtu ikdienas devas noteikšanu. Optimālam rezultātam tie ir 2 mg pa 2 reizēm dienā. Lieto, uzdzerot ūdeni vai samaisot uztura bagātinātāju ar ūdeni vai sulu. Labākam rezultātam ekstraktu lieto 2 līdz 3 mēnešus. Vislielākais mīts ir tas, ka homeopātija nekam neder. Jā, nevis tāpēc, ka homeopātija nevar, bet ir tomēr jāizvērt arī cilvēkam, varbūt jāpakonsultējas ir arī ar ģimenes ārstu, kādā stāvoklī cilvēks drīkst lietot homeopātiju un kad viņam ir jāķeras jau pie nopietnākas ārstēšanas. Gemmoterapijas homeopātiskie uztura bagātinātāji nevar aizstāt klasisko ārstēšanu pilnībā, taču tos var veiksmīgi kombinēt ar ierastajām zālēm.